Militārais noziedznieks Vladimirs Putins pasūtīja Donaldu Trumpu kopā ar viņa 30 dienu pamiera priekšlikumu. Tieši tā būtu jātulko vakardienas Putina izteikumi, kuros viņš norādīja, ka principiāli piekrīt šādam priekšlikumam, bet, kā apgalvoja, patiesībā vēlas ilgtermiņa mieru. Galvenā iespēja šādam mieram, pēc Putina domām, ir atkarīga no konflikta pirmcēloņu novēršanas. Frāzei konflikta pirmcēloņu novēršana vajadzētu kalpot kā signālam Donaldam Trumpam. Taču, ņemot vērā, ka Trumps pēdējo 3 gadu laikā ir ignorējis realitāti, viņš izteicās, ka Putina paziņojums ir daudzsološs, lai gan nepilnīgs. Patiesībā ar šo frāzi Donaldam Trumpam būtu jātop skaidram, ka Putins nevēlas mieru. Vismaz ne mieru, kurā Ukraina pastāv kā neatkarīga valsts. Putins jau kopš iebrukuma priekšvakara lieto terminu konflikta pirmcēloņi. 2021. gada decembrī tieši ar šo formulējumu Krievijas ārlietu ministrija izvirzīja NATO ultimātu, pieprasot, lai alianse atkāpjas no Austrumeiropas un ASV izved savus stratēģiskos kodolspēkus no Eiropas. Tāpat Maskava pieprasīja, lai NATO pārtrauc palīdzēt Ukrainai un vispār pārstāt iejaukties bijušajā Padomju Savienības telpā. Vienkārši sakot, tas bija piedāvājums par Jaltu 2, ko NATO, tolaik ASV prezidenta Joe Bidena vadībā, vienbalsīgi noraidīja šo ultimātu. Putins draudēja ar militāri tehniskiem pasākumiem, kas drīz vien tika realizēti. Tikai šie pasākumi nebija vērsti pret NATO, to Putins tajā brīdī patiesi baidījās, bet gan pret Ukrainu. Un kopš tā brīža, 3 karadarbības gadu laikā, Putins vairāk kārt ir atkārtojis, ka būtu gatavs apturēt agresiju, ja tiktu novērsti konflikta pirmcēloņi. Taču tagad šiem pirmcēloņiem ir pievienojušās arī Stambulas prasības, kas ietver Ukrainas militāro kastrāciju, tās ārpusblokālo statusu, sankciju atcelšanu un Krievijas okupēto teritoriju oficiālu atzīšanu par Krievijas daļu. Putins pastāvīgi uzstāja, ka par karu ir atbildīga NATO, jo tā, it kā pārkāpjot savus solījumus, paplašinājās un apgādāja Ukrainu ar ieročiem, lai tā varētu karot ar Krieviju. Tās, protams, ir pilnīgas muļķības. Ja NATO patiešām darbotos kā militārs bloks ar pilnu jaudu, Krievija nebūtu spējusi izturēt pat pāris nedēļas. Tomēr visas Putina runas būtībā ir prasība pēc Ukrainas kapitulācijas. NATO izbeidz palīdzību Ukrainai un izvāc savus spēkus no reģiona, un tad Ukraina kritīs dažu dienu laikā. Taču pat šajā jautājumā Putins kļūdās, jo ir skaidrs, ka Ukrainai ir pietiekami daudz spēka cīnīties pat bez ASV militārās palīdzības. Kremļa aprindās jau tiek atzīta iespēja, ka pat bez ASV palīdzības karš turpinātos vēl ilgi, jo Ukrainas armija ir spējusi nostiprināties un veidot savas rezerves, lielā mērā pateicoties Eiropas atbalstam. Atgriežoties pie būtības, tagad, kad Putins atkal runā par konflikta pirmcēloņu novēršanu, viņš faktiski prasa apturēt Ukrainas sabruņošanu, NATO pilnīgu atkāpšanos no Ukrainas un būtībā arī no visām valstīm, kas pievienojās NATO pēc 1997. gada. Tas nozīmētu, ka ne tikai Ukraina, bet arī Polija, Baltijas valstis un citas Austrumeiropas valstis tiktu pamestas Krievijas ietekmes sfērā. Taču Putina galvenais mērķis nav tikai Ukrainas iznīcināšana. Viņa stratēģiskais mērķis ir pārzīmēt pasaules kārtību un atgriezties pie situācijas, kāda bija pēc augstā kara beigām, kad Padomju Savienība sabruka, atstājot Krieviju ievērojami vājāku. Šajā kontekstā Donalda Trumpa centieni izlikties, ka viņš panāk mieru, izskatās vienkārši smieklīgi. Vai nu viņš pats nesaprot, ka tiek izmantots, vai arī viņš apzināti izliekas, ka tic Putinam, jo viņam ir vajadzīgi jebkādi panākumi pēdiņās, ko varētu pasniegt saviem vēlētājiem. Putins to lieliski saprot un dod Trumpam rezultātus pēdiņās, tikai ne kaujas laukā un ne patiesā pamierā, bet gan ar viltīgiem izteikumiem, kas varētu likt Trumpam šaubīties par ieroču piegādēm Ukrainai, kas pašam Putinam dotu laiku nostiprināt savus spēkus. Faktiski Putins ar savu atbildi ir skaidri parādījis, ka viņš neciena piedāvāto pamieru. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un vairāku Eiropas valstu līderi par to jau ir izteikušies. Tikai Trumps turpina izlikties, ka viņš panāk progresu. Trumpam kļūst arvien grūtāk skaidrot saviem atbalstītājiem, kā viņa miera iniciatīvas pēdiņās patiesībā nenes nekādu rezultātu. Taču viņa politiskais prestižs strauji krītas. Tikko veiktas aptaujas rāda, ka lielākā daļa amerikāņu atbalsta Ukrainu un uzskata, ka par karu atbildīga ir Krievija. Trumpam nāksies saskarties ar šo realitāti, lai gan viņš, tāpat kā Putins, cenšas no tās izvairīties. ASV drošības padomnieks Maiks Volts nesen izteicās, ka Trumpa administrācija ir piesardzīgi optimistiska attiecībā uz Putina izteikumiem, bet reālie rezultāti liecina par pretējo. Trumpa īpašais sūtnis Stevens Vitkovs nesen apmeklēja Maskavu, taču nekādus reālus rezultātus no šī brauciena neatveda. Viņam pat neizdevās satikties ar Putinu.
Tikmēr Trumpa administrācija ir atteikusies pagarināt atvieglojumus Krievijas naftas sektoram, kas nozīmē jaunus finansiālus triecienus Krievijai. Naftas cenas nesasniedza gaidīto pieaugumu, kas nozīmē, ka Krievijai būs vēl lielākas problēmas ar ieņēmumiem. Putina runas par pirmcēloņu novēršanu pēdiņās un viņa prasības pēc Ukrainas kapitulācijas nozīmē, ka karš turpināsies vēl ilgi. Ukrainai un Eiropai ir jāgatavojas ilgstošam karšam, neatkarīgi no tā, ko dara ASV. Pat ja ASV samazinās atbalstu, Eiropai nāksies uzņemties lielāku lomu Ukrainas apbruņošanā un atbalstā, jo Kremļa agresija draud visai Eiropai. Vienīgais veids, kā panākt patiesu mieru, ir militāri sakaut Krieviju un piespiest Putinu atzīt sakāvi. Sarunas ar viņu ir bezjēdzīgas.